Sveiki, draugi! Šodien paskatīsimies tādu izlikumu, kas patīkams mūs sagaida līdz šī gada beigām. Mums ir 4 varianti, kā jūs redzat šeit, jā? Te ir 1, 2, 3, 4. Izvēlaties savu variantu un skatāmies, ko kārtis mums rāda. Skatīsimies tagad pirmo variantu. Tātad, kas patīkams līdz gada beigām? Brīnišķīga kārta, šis ir kausu bruņinieks. Kausu bruņinieks princes baltā zirgā, ja? Redzat kārti? Kam tas ir aktuāli, ja? Kas varbūt nav attiecībās un tā, tad te pastāv iespēja iepazīties ar pretējā dzimuma cilvēku, ar kuru var būt kaut kādas romantiskas attiecības. Kā tur tas tālāk veidosies, tas, protams, ir cits stāsts, bet, kaut kāda tāda iepazīšanās ļoti emocionāli, tāda patīkama var būt, ja? Un tāda romantika, arī romantisks kaut kāds, vai notikums, vai tikšanās. Te vēl varbūt stāsts par dāvanu, vai jūsu partneris, vai jūsu draugs, vai jums kāds tūs cilvēks uzdāvinās jums kaut ko ļoti tādu, vai tā būs kāda vērtīga dāvana, tīri tā, jo kausi runā arī par tādām materiālām lietām, ja? Vai tā būs tāda ļoti emocionāla, tāda, kas jūs tiešām aizkustinās, kaut kāda jauka dāvana, ja? No kāda tuva cilvēka. Vēl varbūt arī palīdzība no cilvēka tāda, ja, bet tāda tiešām emocionāla, tāda, kas jūs emocionāli aizkustinās. Vēl kārts var runāt par to, ka pirms atbrauks kāds cilvēks, ja? Vai jūs kopā kaut kur brauksiet, ja? Jo te ir zirgs, tātad uz šīs te kārtas, kas vienmēr runā arī iespējams kaut kādu braucienu. Varbūt kāds dāvanā saņems kādu ceļojumu vai kādu braucienu, kaut kādu kopīgu, ja? Tā. Kas vēl? Jā, vēl var būt, ka jums kaut kāda ļoti patīkama ballīte, kaut kāda tikšanās ar tādiem cilvēkiem sirsnīgā, foršā, jaukā gaisotnē. Un vēl es te vairāk tā kā par tā attiecībām runāju, bet, protams, šī kārts var runāt arī par to, ka jums ir kaut kāds ļoti foršs un interesants un patīkams piedāvājums ne tikai attiecībās, bet arī kaut kādā biznesa vai darba vidē. Tāds mums pirmais variants. Tagad skatāmies, ko mums otrā variantā, ko mums kārts rāda. Te mums ir 3 zobeni. Zinat kā, izskatās, ka jums iespējams ir bijusi kaut kāda vai stresaina situācija, vai kaut kāda tāda saspringta situācija, un tad kārts saka, šī situācija atrisināsies, jo te redzat tā kā tādi zobeni sirsniņā sadurti. Cilvēks ir bijis sabēdājies par kaut ko, bet kārts mums ir pozitīvā. Tad tas, par ko jūs kreņķēties, tas, par ko jums pārdzīvojat, tas atrisināsies. Varbūt attiecībās, kaut kāds konflikts, mēs esam varbūt sastrīdējušies, ja? Kaut kāda krīze iestājusies, lielāka vai mazāka, varbūt kaut kāda greizsirdība iezagusies attiecībās, tad kārts saka, tas viss atrisināsies un zudīs pamats konfliktam, zudīs pamats arī greizsirdībai, ja? Neesam atkal vai darbā, vai attiecībās, vai jebkādā citā, teiksim, komunikācijā ar cilvēkiem, neesam varējuši rast kaut kādu vienošanos, nonākt pie kaut kāda kopīga rezultāta, pie kopīgas kaut kāda lēmuma, tad arī par šo kārtu saka, tas viss atrisināsies, ja? Jebkura tāda neskaidra iestrēgus situācija, kas jūs tā kā apbēdina, viņa atrisināsies, un rekute meitene asaras, acīs ir bijuši tad asaras nožūs, un viss būs kārtībā. Un vispār šī kārts runā par to, ka varbūt ir kaut kas nepatīkams, bet tev tā šobrīd liekas, ka tas ir kaut kas. Tas atrisināsies, tas ir tikai trīsnieks, tas tā nav nekāda lielā kārts, ja? Tas atrisināsies un viss aizmirsīsies un asaras nožūs. Tāds ir otrais variants. Tagad skatāmies 3. variants. Te mums ir vecākais arkāns nāve, bet nebaidieties, jo nāve patiesībā ir neitrāla kārts, bet mums jautājums ir, kas patīkams sagaida līdz gada beigām. Šajā variantā es teiktu, ka iespējams jums kaut kāda tāda apgrūtinoša, pasmaga situācija varbūt ir vilkusies jau kaut kādu ilgāku laiku. Atkal to jomu, kurā tas ir bijis, it īpaši pēc vecākā arkāna ir ļoti grūti pateikt, jo tas tvērums viņam ir milzīgs, ja, un ļoti plašs. Tad kārts saka, ka beigsies tās, kas bija
kas bija, kaut kāda melnā strīpa vai kaut kas nepatīkams vai kas mūs ir nomācis, ja? Kārta saka, mēs atstājam to veco apgrūtinošo aiz muguras un mēs pārējam jaunā līmenī, jo nāve runā par transformāciju, par izmaiņām, ja? Te varbūt stāsta, teiksim, attiecību ziņā, mēs varam, ja piemēram, mēs esam visu laiku draudzējušies un tādas vieglas attiecības, tad šī kārts var runāt, ka mēs varbūt esam gatavi pāriet jaunā līmenī un jau domāt par nopietnākām attiecībām, par dzīvošanu kopā vai par laulību, ja? Arī par to šī kārts runā, jo tā ir pāriešana citā attiecību līmenī, ja? Tā kā, es neizslēdzu, ka kāds var arī saņemt bildinājumu pēc šīs te kārts. Protams, ja attiecības jums ir bijušas destruktīvas un jūs viņus esat vilkuši un saprotat, ka, nebūs, bet, kaut kā tur, labi, tad šī kārts var runāt, ka jūs šīs attiecības beidzot nolemjat, tā teikt, beigt to kaķi aiz astes līdz, un esat nolēmuši pārtraukt, un jūs jutīsieties atviegloti, ja? Jo nāve saka, tev ir jāiet jaunā līmenī, tevi gaida citas jaunas lietas, kas ir jāatstāj aiz muguras, tas ir jāatstāj aiz muguras, jo pēc tam tu jutīsies labāk. Ja? Protams, arī darbā, biznesā šī kārts runā par to, ka mūs gaida kaut kādas pārmaiņas, un pārmaiņas būs pozitīvas. Tā var būt reorganizācija, tā var būt restruktūrizācija, tās var būt kaut kādas tādas arī pārmaiņas. Ja? Tāds variants, tāda kārts mums trešajam. Un skatāmies 4. variantu. Un te mums arī vecākais arkāns spēks, arī ļoti tāda skaista, stipra kārts. Šī kārts runā par to, ka mums izdosies kaut ko tādu ievērojumu sasniegt ar savu neatlaidību, ar savu gribas spēku, ar savu izlēmību. Iespējams, mēs esam pie kaut kā ķērušies un mēs neatlaižamies un mēs tiešām panākam savu, ja, un tiešām gūstam šos te rezultātus, uz ko mēs esam cerējuši, gaidījuši, un tas ir, un mēs esam apmierināti, un mēs varam uzsist sev tā teikt uz pleca un pateikt, es esmu malacis, man tas izdevās, ja. Vēl šī kārts runā par tādām visu, kas saistīts ar mūsu ķermeni. Piemēram, jums var būt kaut kāda patīkama, vai varbūt kāds uzdāvina kādu patīkamu procedūru, piemēram, masāžu, ja? Vai kaut ko saistībā ar sportu. Vēl varbūt stāsts, ka jūs esat apņēmušies līdz jaungadam, jums varbūt kāda jaungada balle, tagad es vingrošu un uzlabošu savu tātad formu un vispār pašsajūtu, un jums tas izdodas, un arī par to jums ir milzīgs gandarījums, ja? Vēl var būt runa, ka jūs, piemēram, piedalāties kaut kādās sacensībās un uzvarat, pieliekat tiešām gribas spēku, pieliekat neatlaidību un uzvarat, ja? Ja bijuši kaut kāds veselības, varbūt līkstas iepriekš, tad kārts arī runā par izveseļošanos, par veselības uzlabošanos, ja? Starp citu arī tāpat kā iepriekšējā kārts nāve, ja ir bijis slikti, tad tiešām kārts runā par to, ka veselība var uzlaboties, ja, pēc šīs te kārtas. Vēl nevar nepieminēt, pēc vecāka arkāna spēks var būt arī kaut kāds tāds kaislīgi romantisks piedzīvojums jums. Tāds mums 4. variants. Ja jums patīk, laikojiet, sekojiet manam kanālam arī YouTube, jo tur ir arī lielāki izlikumi, nedēļas izlikumi, mēneša izlikumi, kas varbūt arī jums liksies interesanti. Tie, kas vēl nepiesako YouTube kanālam, ja tā bija informācija. Tā kā lai visiem veiksmīga diena!